ir ļoti racionāli pieejas. Un pat arī griezti, lustras ir metālnāks. Jā, tās mēnos arī ir paši kokas. Paldies. Tā ir Latgales glezniecības simtgadu domā. To mēs esam arī ar mūsu darbu, vai ne tas ir izdarīts ar skolas lielā mērā. Ja? Autors ir Pēteris Zēle, bet mēs tur darbojamies, naudu meklējam un tā vai ne. Gribas vēl izdot vēl. Un gribam atkārtot šito pašu vismaz, bet, jo bija tikai mūsu 500 eksemplāri, cauri ir vairāk nav. Jūsu darba, kur ir? Man ir šitā zāle, ja? Parādiet. Es jau nevarēs. Es man tur tā nagļu kapos vietiņa, pavisam maz palikusi. Viena lieta, kas jums var apsolīt. Pilnīgi droši. Līdz es nepaņemsim. Jā, es to arī laicīgi, vai ne, zinādams to pamatā arī taisa to darbīgs, kā ekspozīcija. Kāds ir, tas neredzu tik tālu vairs. Tiešām ir biblioteka. Es ministrei iedošu arī vēl vienu. Tas arī, to var vairs nevar dabūt, jā. Paldies jums, Jēs. Maltā baznīca, ļoti skaisti. Bet kurā periodā sākās tās krāsas, teiksim, kaut kā tā lūzuma periods, kad bija? Pakāpeniski. Pakāpeniski. Tās krāsās jākrāsā. Es domāju, ka tāda perspektīva nozara, teiksim, un ja, teiksim, veidojās Rēzeknē tāds speciāla vieta un speciālisti, es domāju, ka ļoti labi ideja. Tieši tā, jā. Jā, tikai varēsim to finansēt, teiksim. Solīti pa solītim. Mēs šodien taisni ar mēru runājām un runājām tādās kategorijās kā radošās industrijas, un šīs noteikti ir tāda, restaurācija kā viens no radošās industrijas veidiem, un kur rodās darba vietas, jo ko vajag pašvaldībai darba vietas jaunas, jā. Solīsim jaunas darba vietas un visu. Tur ir simtiem daži restaurācijas paraugi, tas ir restaurēts galdiņš, jā. Tas vēl neikums arī dzen. Ministrs vizīt šeit noslēdz, bet sākās tā ar tikšanos ar pilsētas domi, vēlāk Rēzeknes daudzfunkcionālais kultūras centrs, jaunā koncerta zāle, pēc tam sinagogas apmeklējums, tad mūzikas skola, tagad mākslas nams. Pirms ministrs iespēja kopumā, droši vien žurnālisti jautājumi. Man jāsaka tā, ka es esmu ļoti pozitīvi pārsteigta par Rēzekni. Jau teicu savā runā Spāru svētkos koncerta zālē, ka Rēzekne ir kā paraugs citām pilsētām, jo Rēzekne ir vis tālāk tikus ar koncerta zāli. Un tā ir tāda Rēzeknes vadības spēja grūtos laikos skatīties pāri ikdienai, uz priekšu nākotnē, jo būvēt kultūru, tā ir drosme. Un par to es arī jums varu teikt, jūs varat būt lepni. Sarunās ar mēru mēs daudz runājām par to, kā piepildīt koncerta zāli ar saturu, kā veidot radošās industrijas, radošo industriju klāsterus Rēzeknē, un mērs ir ļoti saprotošs un gribošs, tā kā es redzu gan mākslas skolai, gan koncerta zālē, gan mūzikas skolai daudz uzdevumus priekšā, lai tātad kopīgi veidot šos radošo industriju bāzi un klāsterus. Teikšu tā, ka mēs neesam bijuši vēl mākslas tieši skolā, bet mēs bijām mūzikas skolā, un tagad arī mākslas namā. Nav brīnums, ka šeit ir koncerta zāle, tāpēc, ka pedagogi un skola ļoti, tiešām ar entuziasmu strādā, ar pozitīvismu un visos šajos arī, jāsaka tā, grūtajos laikos ir izdzīvojuši un, kas ir pats būtiskākais, nav zaudējuši kvalitāti. Un tas ir cilvēku ieguldījums, tas pats no sevis nerodās, tas ir, mēs šeit redzam Dvēselniekumu, kurš 10 gadus solīti pa solītim, un ir lieliska ēka, atrestaurēta, ir Latvijas, es teiktu arī daži pasaules līmeņa māksla, un tas ir tas, kas katrā pilsētā ir nepieciešams,
lai gribētos dzīvot Rēzeknē, atgriezties uz Rēzekni, cilvēkiem to vajag. Kādi jautājumi? Jautājums Latgales reģionālā televīzija žurnāls Lāsmas Zuta jautājums tieši arī par koncertu zāli. Mēs visi ļoti labi redzam to, ka mums skaista ēka, rudenī sola pirmos pasākums. Aktuāls jautājums ir finansējums. Vai kultūras ministrija sniegs arī savu ārtavu? Ēka ir milzīgi, domāju, pašvaldība par saviem līdzekļiem nespēs to uzturēt. Tas ir jūsu pieņēmums, ka tā nespēs to uzturēt. Mēs izrunājāmies šodien gan ar mēru, gan ar valdes locekli, kas ir koncerta zāles, un es redzu, ka cilvēkiem ir lieli plāni, pamatoti plāni, piepildīt šo koncertu zāli ar dažādu veidu pasākumiem, ar jau atkārtošos radošām industrijām, un es esmu pārliecināta, ka tas viss atmaksāsies. Mēs kā ministrija esam gatavi palīdzēt ar republikas nozīmes pasākumiem, ar idejām, ar visu veidu atbalstu, lai koncerta zāle dzīvot, un mums ir kopā šodien izrunājām tik daudz kopīgu projektu. Skatāmies blakām uz tepat tuvumā esošo Daugavpili un Daugavpils teātri, skatāmies uz citu pilsētu piemēriem, kādā veidā tas attīstās, un mēs atbalstīsim, un tās ir tātad kultūras ministrijas, gan mūzikas skola, gan mākslas skola, lai no šīm skolām nāktu augstas klases profesionāļi, kuri spētu būt šajā lieliskajā koncerta zālē. Un jūs redzēsiet, ka paies kādi 3-4 gadi, kopš koncerta zāle sāks darboties, un jums būs milzīgs lepnums par to. Bet vai ir šobrīd domāts par to, vai būs kaut kāda atsevišķa finanšu programma koncerta zālē vai ne? Tātad šobrīd ir vairāk finanšu avoti, ko var izmantot visas koncerta zāles, visi teātri, pašdarbības kolektīvi, tas ir gan Kultūra Kapitāla fonds, un mēs esam domājuši par to, kā katru gadu pieaudzēt Kultūra Kapitāla fonda apjoms, un tieši arī šodien mēs domājām, kā varbūt veidot kādu īpašu sadaļu reģionāliem koncerta zālēm, jo pēc Rēzeknes mums nāks Cēsis, un šobrīd koncerta zāle sāk būvēt Liepāja, un Ventspils ir aizdomājusies, kā tad tā, kāpēc mums nav. Un es domāju, ka izveidojot kādu īpašu bloku, tātad tas ir iespējams. Ir vēl dažādi citi fondi, gan ministrijā profesionālajai mākslai, gan integrācijas fonda, gan dažāda veida projekti. Un man liekas, tā projektu dzīve nevis tāda skaidra ziņa, ka man būs nauda vienmēr, neveido konkurenci, bet tieši orientācija uz projektiem, konkurence veido izcilību. Un man liekas, ka tas, kas ir nepieciešams jau no pamatiem, sapņot par izcilību un par talantiem. Un izcilības un talanti ir visur. Es saprotu, tad par atsevišķu kaut kādu finanšu programmu vēl tiek domāts, ka arī pārējām koncerta zālēm tas vēl šobrīd skaidri nav zināms.